Labi, čau, ieraksts ir aizgājis. Un mūsu kārtība mūsu mājās nav tik spoža, kā gribētos šobrīd. Es jau te pirmīt stāstīju, ka tikko es sāku slēgties klāt, plānot slēgties klāt, kā es skatos apkārt un piekārtoju mantas, kas man te aizkadrā, un tur vēl kaut kas traucē manai acī. Un kāpēc? Kas tas tāds ir? Kāpēc mums to tik ļoti vajag? To visu mēs šodien skaidrosim kopā ar brīnišķīgu, kā es rakstīju profesionālu, jā. Tā. Profesionāli 3 bērnu tēti. Kāpēc profesionāli? Tāpēc, ka tas, kā vīrietis spriež par tēmu bērnu audzināšanu, kas saistīts ar bērnu, man ir ļoti ārkārtīgi pārsteidza pie Andreja, un es tik ļoti gribēju šo sarunu. Un tehniskie jautājumi, kā vienmēr, ir tā, ka mēs izrunājam pamatlietas, pēc tam pievēršamies jautājumiem, ieraksts būs, parasti izdodas, un komunikācija par šo tēmu turpinās pēc tam kādu laiku vēl tur čatiņā. Tas, kas ir man izdevies pēdējās nedēļās jauns un foršs, ka tās piekdienas es jau izjūtu kā tādu regularitāti, ka es vēlos nākt piekdienās tieši šajā ēterā, un ka tā nedēļa mums rit ar kaut kādu konkrētu tēmu, tad mēs piekdien to izrunājam dzīvajā, un sestdien, svētdien atlaižam pamazām vaļā un sakārtojam vēl prātus un sākam jaunu nedēļu ar jaunu tēmu. Tā ka nākamajā nedēļā skatīsimies, līdz kurienai mūs šī saruna aizvedīs un kāda tēma mums pati pieklauvēs pie durvīm nākamajai nedēļai. Tātad, Justīne, tas bija tas jēburtiņš. Čau, Justīne, prieks zināt, ka tu esi Justīne. Tā, un tagad par to, kā mēs organizējam to tiešsaistīties, izstāstīja jautājumu atbildes, slēgt mikrofonu klāt varis. Tik līdz redzu, ka kāds pieslēdzās, es uzreiz iekļauju runāt, man patīk, ka cilvēki slēdzās un jautā, tā ka droši. Es šodien ierunāju īsu storiju pirms tiešsaistes, ka ja cilvēkam motorika ir gan attīstīta, lai viņš spētu satvert priekšmetu, pacelt un novietot to citā vietā un atlaist, tad tas nozīmē, ka cilvēks prot kārtot. Un kur tad ir problēma? Kāpēc mēs necilājam tos priekšmetus? Kāpēc mūsu bērni necilā regulāri ikdienā un neuzpasē to tā, ka vienmēr būtu kārtība? Vai ne? Par šitik filozofiskiem jautājumiem tad mēs šodien arī runāsim. Un tā kā iepriekšējā tēma bija par ekrāniem, un tur mēs identificējām galveno vadlīniju, ka tās ir attiecības, kas veido veselīgu ekrānu režīmu ģimenē, attiecības starp vecākiem un bērniem. Tad tagad no tām attiecībām mēs spērsim soli uz priekšu, iesim tālāk uz, ko mēs darām attiecībās, mēs komunicējam, lai tās attiecības uzturēt. Un tad lūk, šī komunikācija arī ir tas, kas nosaka, kā mēs spējam noorganizēt ar vārdiem caur muti kārtību mājās, kurās aug bērni. Un vispirms jau tad es lūkšu Andreju iepazīstināt ar sevi, pastāstīt kaut ko vairāk par sevi. Es arī daudz ko nezinu, jo mēs tiekamies precīzi otro reizi un tikai ekrānā, ja? Tāpēc lūdzu padalies, kā tev iet, kā tu līdz šādai dzīvei nonāci. Jā, paldies, ka uzaicināji. Kā jau šis kanāls tagad ir paredzēts arī vecākiem, tad caur vecāka amatu es arī stādīšos priekšā, kā jau minējis, esmu 3 bērniņu tētis, mīlošs vīrs, mīlošs tētis, un profesionālajā ziņā man ir maģistra grāds, inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijās. Īsumā, ko tas nozīmē, ka es darbojos ar visu šo profesionālo laiku ar datoriem, tādā ziņā, ka tas viss, kas saistīts ar informācijas tehnoloģijām, programmēšanu, informācijas sistēmu izstrādē, bet ne tikai. Un ir arī šī zinātniskā pieskaņa līdz ar to. Tā ir datu ievākšana, datu analīzes priespēja, un tā ir tā kombinācija, tāpēc tā ir tā kā inženierzinātniskais, nevis vienkārši programmēšana. Par dzīvi, kā es līdz šim nonācu.
aptuveni pirms kaut kādiem 5 gadiem manī sāka vilināt psiholoģija un filozofija. Un īstenībā ir tā interesanti, ka šīs virziens vai šie virzieni, viņi automātiski atver tādu plašu, patiesībā ir vēlme uzzināt vēl vairāk, un patiesībā tas sasaistu pavisam, liekas, galīgi nesaistītām tēmām kā inženierzinātne. Un līdz ar to mēs nonākam automātiski patiesībā pie tādām tēmām kā attiecības, mīlestība, audzināšana, sapratne attiecībā uz citiem, attiecībā uz sevi. Un tieši tāpēc šodien es esmu šeit, jo man šī tēma liekas interesanta. Tā padziļina ne tikai apkārtējos, kas klausīsies, bet īstenībā arī mani, jo gatavojoties šai tēmai, man bija iespēja strukturēt savas domas un aizdomāties līdz kaut kam tam, kas līdz šim bija tāds neacīm redzams. Tikās tas zemapziņā kaut kur dzīvo, tas funkcionē, bet padomājot, uzliekot uz papīra, tad īstenībā atklājas ļoti foršas lietiņas. Un precizējot varbūt tās par tavu domu par to pārcelāšanu, es varbūt tās formulēt tā, ja mēs spējam pārcelt, tad tā ir spēja. Mēs spējam pārcelt, bet varbūt mēs neprotam, kā ar to. Tā kā mēs spējam, bet varbūt mēs neprotam. Un tad mēs varbūt pavērsim tās durvis un paskatīsimies, kas varbūt ir tās nianses, kas mums palīdz iemācīties tieši ne tikai pārcelt, bet pārcelt ar nodomu, apzināti pārcelt. Jā, un tas patiesībā attiecās ne tikai uz kārtošanu, un daudzām citām lietām dzīvē, kā piemēram mēs veselīgi, un mēs taču visi zinām, ka tas čips ir, varbūt nav jāliek mutē, bet jā, nesanāk. Kāpēc nesanāk? Klau, pastāsti mazliet vairāk par saviem bērniņiem, par kāds vecums viņiem ir un kur viņi dzīvo, vai viņiem ir kopēja istaba vai kaut kāda zonas jums sadalītas, kur ir tā platforma, kurā ir jāuztur kārtība, kas uz viņiem attiecās? Jā, mums ir 3 bērniņi, vecākā ir meita, gandrīz 11 gadi, un tad ir dēls, kuram pēc dažām nedēļām paliks 9, un tad ir pavisam mazs ķipariņš, kuram pat ir 3 mēneši un dažas nedēļas. Iepriekš mēs esam dzīvojuši dzīvoklī, un tad mums bija 2 bērniņi, viņi dzīvoja, uzturējās savā istabiņā, un šobrīd mēs jau esam pārvākušies uz privātu māju, un katram no bērniem ir sava istaba, katram ir sava vieta, kur viņi var darboties, kārtot, izpausties. Un viņi tā labprāt dzīvo katrs savā istabā un tur darbojās? Nāk ciemos viens pie otra? Jā, iet visādi. Sākumā gan bija varbūt tādas bailes tīri par to, ka kāda kājas gulēšu viens. Iepriekš viņi gulēja abi kopā, 2 stāvu gultiņa saucamā, un tad, kad pārvācās atsevišķi, tad sākumā viņi arī gulēja vienā istabā, viņi darbojās katrs savā, bet viņi gulēja tā kā kopējā istabā. Un ieguva šo te pārliecību, ka šī te jauna māja tā kā nav nekas briesmīgs, ka tā tumsa nav tik briesmīga, un kad īstenībā, kad var arī gulēt katrs savā vietiņā, katrs savā gultiņā un katrs savā istabā. Drošība. Drošība, tieši tā. Mēs tā kā taustamies par to vidi, skatāmies, ir viss kārtībā, droši, nekādi vilki nav, nekādi kaut kādi briesmoņi nav, pat mums un nerāpūkļu istabu, un līdz ar to tad mēs varam droši gulēt. Klau, skatos, ka jums starpības starp meitiņu un dēlu, viņi tā tandēmā auguši ir tāda pati, kā man starp maniem vidējiem bērniem, arī meitiņa un puika jaunāks, un viņi ir ļoti saraduši, sauguši viens ar otru, taču mums ir tā, ka meitiņai ir 9 vecākai, ja, un tad ir puika, kam ir 6,5, un viņus atdalīt šobrīd būtu neprāts, bet es jūtu, ka jau meita jau sāk jau pamazām pieaugt un sagribēt. To. Tā kā mums, laikam, priekšā tuvākajā laikā būs tāds arī lēmums kaut kā norganizēt viņiem atsevišķas teritorijas, telpas, savas vietas. Jā, tā kā padalieties arī jūs, kas esat, kas rakstāt, kāds vecums bērniem, Justīnai, cik bērniņi, kāds vecums, tas būtu forši, ka mēs to zinām. Labi, ko mūsu tā... Piedodiet, es pajautāšu uzreiz par to. Te ir kaut kāds tā kā ieraksta čats, vai tas ir jāraksta kopējā čatā? Jo es nevaru atrast šobrīd kaut kādu speciālo.
Es domāju, ka var rakstīt kopējā čatā. Man tas ir datorā, es jau redzu, es uzreiz redzēšu, ka raksta kāds, tad es varu atrēģēt, jā. Un ja Bet tu nevar vajadzētu tagad būt atrast... arī kaut kādam īpašajiem, jā? Tā kā sarunas čats atsevišķs, vai... Es neesmu bijusi kā klausītājs. Labi. Es nezinu. Es tiešām nezinu. Bet Nu, varbūt, es reiz ka... pateikšu, man 3 bērni. 5 Jā. gadi, 2 gadi un 5 mēneši. 5 gadi, 2 gadi un 5 mēneši. Mums ir bēbīšu mammu un tēvu sajiets, jā. Labi, forši. Tad Laura Zariņa pieslēdzās. Arī mēs te runājam par to, es arī ļaušu runāt visiem, Lautu spik. Un mēs runājam par to, cik mums bērni un kādā vecumā. Tā ka droši, nobijās, labi. Nekas nāciet droši atpakaļ, es vairs nesaukšu nevienu vārdā, lai nenobiedēt. Tā, labi. Nu ko, mēs ar Andreju gatavojāmies šai dienai un daudz ko šķetinājām, spriedām un nonācām līdz tai atziņai, ka tas viss ir par un ap komunikāciju, par un ap to, kā bērni mūs saprot pareizi, kā viņi mūs dzird. Un tāpēc pirmais laikam būs svarīgākais, par ko ir jāparunā, kāpēc bērni mūs vispār reizēm nedzird. Kāpēc ir tāda sajūta, ka bērni vecākus vienkārši neklausa, vienkārši nedzird. Es runāju, bet viņš laiž garausi vai pat nepievērš man uzmanību, no kurienes tāda situācija vispār var rasties. Un te man nepatīk tāds teikums, ka bērni neklausa vecākus. Kā tā? Vai, piemēram, tad, kad sabrauc ciemiņi uz svētkiem, vai tu klausīji mammu un tēti, vai tur Ziemassvētkos būs dāvanas un tā līdz. Man vienmēr pretī ir tāda asa pretreakcija, bērnam nav jāklausa vecāki. Es personīgi uzskatu, ka bērnam vecāki nav jāklausa, jo tas iemāca kaut ko tādu, kas noderēs vietās, kurās es savu bērnu negribu redzēt viņa nākotnē. Paklausība, kā plika paklausība, ir vajadzīga cietumā, armijā. Nu labi, armija varbūt nav tā sliktākā izvēle, ja kādam tiešām tur ir aicinājums. Un tam līdzīgi, tad paklausība nav tas, ko es gribu savam bērnam iedot mantojumā. Es gribu, lai bērns uzmanīgi izturās pret maniem vārdiem. Lai bērns dzird, ko es saku, ar uzmanību izturās pret to, ko es saku. Un tās ir dažādas lietas. Un lai to panākt, mēs ar vīru studējām šo jautājumu krietni sen. Un atradām tādus punktus, kas arī būs pēc tam jums pievienotajā materiālā, kurš vēlēsies, varēs mums palūgt, mēs atsūtīsim visu struktūru, ko mēs šodien runājam. Tātad, kāpēc bērns mūs vispār nedzird? Jo, bērni tiešām nedzird. Ir gadās reizes, ka viņi tiešām nedzird, ka viņi ir aizraušies ar savām spēlītēm, ar kaut kādām grāmatiņām vai mantiņām vai ekrāniem, un viņi tiešām ir aizraušies tajā brīdī ar savu pasauli, un viņi nedzird. Tātad kaut kas nav kārtībā ar mūsu spēju viņiem translēt. Nevis ar viņu ausīm, ka viņi fiziski nedzird, bet ar mūsu spēju aizklauvēties līdz viņiem. Un šeit, tad, kad mēs sākām studēt bērnu audzināšanu, mūsu skolotājs mums deva padomus, kurus es tagad došu tālāk. Pirms kaut ko lūgt vai teikt vai stāstīt savam bērnam, vecākam būtu jāpaskatās, ka bērns vispār mentāli ir iznācis ārā no tās savas pasaules un pieslēdzies manai sarunai. Tātad, un kas par to liecina, ka bērns vispār mani dzird, viņš kā minimums paskatīsies vecāka virzienā. Ja, tātad būs kaut kāda mijiedarbība. Un tas ir brīdis, kad tad mēs varam runāt. Tātad nesākt runāt un pēc tam žēloties, ka es tur 3 reizes teicu, viņš nedzirdēja, kamēr mēs neredzam šo te kontaktu ar bērnu, ka viņš tiešām dzird. Mums ir liela māja, mēs nereti tiešām kliedzam pa visu māju no vienas istabas uz otru, ko joprojām nevaram izskaust. Es zinu, ka tas nav forši. Joprojām un tad, ja kāds sauc, un man tur kaut kas fonā cits skan, un es tiešām es dzirdu, ka runā, bet ko saka, es nedzirdu, tad es atbļauju atpakaļ. Es tevi neredzu. Tas nozīmē, ka nāc, tu mani redzi vispār, kad tu mani redzēsi, tad arī runā.
Ja? Nu, tas par pirmais signāliņš, vai mēs vispār esam fokusēti viens uz otru. Otrais iemesls, kāpēc bērni tiešām nesadzird, ir viņi pārstāj dzirdēt vecākus tad, kad vecāki kļūst par tādu kā radioaparātu. Kad mēs atkārtojam vēlreiz, mums jau tur kaut kas fonā skan, un tā vecāka balss kaut kādā tādā puspaceltā līmenī visu laiku ir fonā. Un tikai tad, kad tas vecāks uzbļauj, jau izlec ārā frekvence, nu tad tā ir tā 15. reize, kad vecāks jau vienu lietu bērnam prasa. Un pēc tam atkal jāsaka, mēs ejam un pārdzīvojam par to un pārrunājam to ar citiem vecākiem, ka mani bērns nedzird, lūk, es viņu tur runāju, un viņš man nedzird. Bet paskatāmies, vai mēs neesam kļuvuši par tādiem fona radioaparātiem, kurus tiešām bērns ir uzņēmis kā tādu dabisku vidi, un tur nekas nav jāieklausās. Tāpēc, ko darīt? Kā mēs to risinam? Savā ģimenē mēs nesakam vairāk kā 3 reizes. Un patiesībā arī tāpat par, piemēram, paciemojāmies, dosimies mājās, ir 3 atgādinājumi. Pirmais, tur 10 minūtes pirms tam, tad 5 minūtes pirms tam, otrais, nu tad jau braucam, jā. Un tad bērns jau, viņam ir paredzamība, viņš zina, ka kaut kas tur sekos un būs. Tāpat arī šeit mēs nerunājam vairākas reizes, mēs pasakam vienu reizi, vēlams jau ar šo te acu kontaktu. Un ļaujam, skatāmies, kas notiek. Un ja bērns tiešām nav pieslēdzies tajā lietē, par ko mēs viņu uzrunājām, ko palūdzām, tad sakam 2. reizi, jau ar teikumu klāt, ka tā jau ir 2. reize, kad es tev to saku. Un tu zini, 3. reize būs pēdējā, un tad būs sekas. Kas ir sekas? Tas ir atsevišķi ētera jautājums par noteikumiem un par to, kā mēs... ar ko bērns saskarās, ja ģimenes noteikumi nav izpildīti. Nē, tās sekas nav nekāda fiziska izreikināšanās, noteikti nē. Bet kaut kas tā tad pienāks tāds, kas viņam varbūt nepārāk patiks, tāpēc viņš ar to negribētu saskarties. Vai ne? Un līdz ar to mēs nesam radioaparāti. Un to toni, to skaļumu, ar kādu mēs runājam ar bērnu, arī vēlams ieturēt klusāku, zemāku ikdienā, lai mums brīžos, kad tas ir jāceļ, nebūtu tā, ka nones jumtu mājā. Savukārt, patiesībā pats galvenais, un 3. bet pats galvenais 0. Bērns dzird pieaugušo tad, kad viņiem ir attiecības savā starpā. Tas ir tas viss iepriekšējais ēters, par ko mēs runājām. Ja bērnam ir attiecības ar vecāku, tad viņš ieklausīsies ar uzmanību vecāka vārdos. Nu tā, tas funkcionē mums, un nav ideāli nebūt ne. Un tāpat kā visā citās reizēs saku, nē, mēs te neesam ideālie vecāki, kuriem nav problēma, kuri mācīs jūs, bet gan tie, kas dalīsies ar to, kā mēs esam risinājuši savas līdzīgās jūsējām problēmas. Andrej, vai tev ir kaut kas piebilstams par to, kāpēc dzird, nedzird? Jā, es drīzāk varbūt varētu vēl vienu piemēru pastāstīt tieši par to aklo paklausību. Es domāju, ka tas ir, teiksim, noderīgi vai nepieciešami tajās profesijās, kur teiksim, notiek kaut kas ļoti ātri, iespējams pat ļoti bīstami. Tas varbūt ir saistīts ar ugunsgrēkiem vai ugunsdzēsējiem. Un tad iespējams, ka ir šis te vadītājs, kurš dod tev komandu, jau burtiskā nozīmē tā ir kā komanda, pavēle, rīkoties. Un tad ir jābūt šai te uzticībai komandierim, vadītājam, ka viņš zina labāk šo situāciju, un vēl viņš ir vadītājs un komandieris, un viņš spēja vadīt komandu dalībniekus pēc iespējas labākajā virzienā. Un tad tur īsti nav vairs vietas tā, vai viņš pareizi domā vai nē, tur īstenībā jāuzticās. Tātad tās varētu būt tie virzieni, kur ir kaut kas, teiksim, ārkārtas situācijā ātri jārēģē un jāpieņem šie lēmumi. Un par, tās reizes, kad tiešām tā iemaņa ir vajadzīga. Jā. Bet par to, ko mēs šodien runājam, tās nav tās reizes, tās nedaudz citas. Tā ir, teiksim, tāda varbūt pat salīdzinoši mierīga, lēna dzīve, kurā mēs vēlamies, lai mums būtu apzinātība. Nevis tāda uzticēšanās vadībai, bet apzinātība, kāpēc? Jo tas vēlāk nodara arī pēc tam, kad bērns kļūst pats par pieaugušo.
Tas ir par šo. Vēl viena tīri no profesionālās pieredzes par šo te nedzirdēšanu. Pirms kādiem, īstenībā tad, kad es tikko sāku laikam strādāt tīri programmēšanā, tad angļu valodā bija tāds teiciens vai frāze context switching is expensive. Ko tas nozīmē? Pārslēgšanās starp kontekstiem ir dārga. Ja pavisam tā vienkārši, tad pārslēgšanās starp nodarbēm ir dārga. Kāpēc tas ir dārgi programmēšanā vai īstenībā jebkurā citā nozīmē? Tas nozīmē, ka tad, kad mēs saņemam jaunus norādes vai jaunu uzdevumu, mums mentāli ir jāatslēdzas no iepriekšējā. Mēs spētu vispār uztvert to jaunu, lai mēs varētu pieslēgties. Līdz ar to, ja mēs, teiksim, noliekam šo te dārgumu jebkādā ziņā, ka mēs tērējam laiku. Ja mēs to noliekam malā, bet paliekam tīri pie šīs tēzes, ko jau tu pati minēji, kāpēc bērnam reizēm liekas, ka viņš neklausa, tāpēc, ka tā ir mūsu fizioloģija, tā ir tā, ka mēs esam iegājuši kaut kādā šajā savā iepriekšējā nodarbē, mēs tur esam, un lai mēs pārslēgtos uz jaunu, tā ir mūsu uzbūve. Mums ir jāatslēdz, tā tehniski runājot, un tad mēs varam pieslēgties un pievērsties šai te jaunajai nodarbē, ko tad mamma vai tētis vēlas, lai mēs izdarītu. Bet pārslēgšanās ir dārga. Kādā nozīmē dārga tomēr? Dārga tādā ziņā, ka, pieņemsim, ja mēs teiksim par profesionālu, tieši par darba sfēru, ja man 5 reizes pa dienu ienāks jauni uzdevumi, tas nozīmē, ka 5 reizes pa dienu es pārslēgšos no uzdevuma A uz uzdevumu B, C, D un iespējams atkal uz A. Katru reizi, kad es pārslēdzos, man ir jānovirza fokus no iepriekšējā uzdevuma uz jaunu, un tas aizņem kaut kādu laiku. Kāds iespējams to izdara 5 minūtēs, bet kādam iespējams vajag veselu stundu, lai viņš vienkārši atslēgtos no kaut kā, kur viņš ir bijis tik ļoti dziļi iekšā. Varbūt viņš analizē kaut kādus datus, kaut kādu informāciju. Un tas sanāk šī stunda, tā ir tāda kā dīkstāve, kamēr cilvēks pāriet no režīma, viņš strādā pie viena uzdevuma, pie nākošā uzdevuma. Un tāpēc to sauc par tā kā pārslēgšanu starp kontekstiem, ja apakšā ir kaut kāds konteksta uzdevums, un tam apakšā īstenībā fonā iespējams ir kaut kas apakšā. Nu, būtībā tas patērē tavu resursu, un tu tur kā iztērē, tāpēc tas ir dārgi. Un īstenībā, kas mani pārsteidz arī vienā no maniem kursiem, ko es apguvu, ka sieviete jau ir tā, kas var vienlaicīgi darīt daudzas lietas. Nav tā jādara. Lūk, tas ir dārgi, ka tu visu laiku fokusē savu uzmanību, turi viņu uz vairākiem punktiem reizē. Un mūs mācīja tieši tomēr apzināti iet no viena dārza uz otru. Paravēju puķis, tad eju apkopt ogu krūmus. Es nevaru reizē. Ja, tad arī mājās ir tā, ka mēs nedaram reizē sev. Es mācos kaut kādus kursus ar kreiso kāju putru vāru ģip. Vai mācu viņam matemātiku. Ja? Tas reizē tomēr ilgtermiņā izsmeļ vairāk. Nekā, ka tu esi baigi produktīvs, tu vari daudz reizē darīt. Jā, paldies tev par šo, tas ir interesanti. Pārslēgšanās ir dārga, tas, ko es atcerēšos. Dārga, bet reizē tā ir apzināti ļoti nepieciešama, jo arī reizē darīt visu, tas ir dārgi ilgtermiņā. Labi, redz, mēs dzirdam viens otru, kad komunicējam viens ar otru. Tā ir viena lieta. Mēs tagad izrunājām, kāpēc bērni nedzird, tā ir viena lieta. Viņi sadzirdēja fiziski, bet nākamais, ko mēs viņiem sakam? Kas ir tas vēstījums, ko mēs viņiem iedodam? Kāpēc mūsu iedotais vēstījums rezultējies tā vai citādi? Par to tagad parunāsim. Jā, kas ir tas, kas... Jā, saki. Jā, es gribēju varbūt ja mēs uz tādu atkal nedaudz tehnisko virzienu paskatāmies, kā mēs varētu nosaukt, ko nozīmē vai kas slēpjas zem vārdiem, pieņemsim, sakārtot istabu vai ieviest kārtību. Faktiski tas ir uzdevums. Un varbūt mēs varam paskatīties no šīs perspektīvas, ka mēs dodam uzdevumu bērnam, un īstenībā varam uzreiz arī paralēli skatīties uz sevi kā uz pieaugušo, ka mēs reizēm deleģējam sev uzdevumus. Kaut ko izdarīt, sakārtot, ja mēs teiksim par kārtošanu runāt. Tā, ka mēs varētu paskatīties no perspektīvas uzdevums.
uzdevums, kā šis tā kā norāde, jeb kaut kas tāds, ko mēs esam bērnam palūguši izdarīt, ko tieši, ja? Jā. Un, te mēs pārlecām ļoti svarīgai lietai, paskatīsimies uz sevi, kas mēs esam tajā brīdī, kad šo te uzdevumu dodam bērnam. Kāda ir mana stāja, mana loma tajā visā, kā autoritātei, teiksim, varbūt nav pārāk veiksmīgs vārds, jo es gan esmu mācīta, gan uzskatu, ka tā tas strādā, redzu, ka tā tas strādā, ka vecāks, viņam ir sava loma, vecāks ir stiprs un laipns. Vecāks reizē ir gan tā stiprā persona, gan vienmēr laipnā persona, kad bērnam ir drošības sajūta, ka šis stiprais lielais arī augumā milzīgais pieaugušais pēkšņi nesāks kļūt neiecietīgs vai kliegt vai zaudēt savaldību. Ja? Tāpēc laipns. Tāpēc mūsu laipnība attiecībā uz bērnu ir diezgan svarīga komplektā ar stipro stāju. Tāpat vecāks ir kuģa kapteinis un šīs visas mājas līderis, nevis diktators. Un tur smalka nianse ir tonī, ar kādu mēs runājam. Vai mēs esam diktatori, vai mēs esam līderi. Pavērojiet paši pie sevis vai laulātie viens pie otra, cik tas ir ļoti jūtams patiesībā, no kādas pozīcijas es tagad runāju, no līdera vai no diktatora. Citreiz pat skaļums un frāze var būt tā pati, bet vibes, tas vēstījums nāk no lomas, ko ieņem vecāks. Vai, piemēram, vecāks ir arī tas cilvēks, tā personība jau noformējusies, kuram bērns grib līdzināties. Un, šīs te lietiņas es gribu tagad, lai jūs iegaumējat, kas būs arī materiālā, ko pievienojam. Vecāks ir stiprs un laipns, vecāks ir līderis, nevis diktators, vecāks ir personība, kurai gribās līdzināties. Tātad viņš bauda savu dzīvi, viņš priecājās par savu darbu, tad bērni grib līdzināties. Un tad jau nākamais, kā mēs formulējam šo te uzdevumu no pozīcijas, kuru es tikko aprakstīju. Jā, pilnīgi piekrītu tam, ko tu teici. Būtībā ir jārada sajūta, ka vecāks ir kā laipns skolotājs, kurš vajadzīgā brīdī pamāca, bet tāpat laikā viņš arī ir kā drošības sala tāda, kad bērns zina, ka vecāks aizstāvēs un pasargās un palīdzēt bērnam, kad bērns ir nonācis, grūtībās. Un, formulējot uzdevumu, īstenībā pirmo reizi ar to saskāros ar tādu jēdzienu, ka uzdevumu ir iespējams noformulēt nepareizi vai pareizi, aptuveni pirms 10 gadiem. Toreiz ar kolēģi piedalījāmies intensīvās biznesa modelēšanas kursos vai intensīvajos biznesa modelēšanas kursos. Tas bija 4 dienas, un tad vienā no šīm dienām uzstājās militāra persona. Bet šie biznesa kursi, tātad tas paredzēts biznesam, jeb uzņēmumiem. Bet interesanti, ka uzstājas tieši MDS komandieris, kurš stāsta par to, kā vajadzētu definēt uzdevumus, formulēt, lai tie tiktu pēc iespējas labāk gan saklausīti, gan saprasti, gan izpildīti un realizēti. Un turpmāko 10 gadu laikā tā nebija vienīgā reize, kur es dzirdēju par tādu lietu, par to, ka šo uzdevumu ir iespēja nodefinēt arī nepareizi. Tas bija arī vairākas grāmatas, bija arī pavisam citi atkal cilvēki, kuri, stāstīja principā vienu un to pašu, un tā doma arī atspoguļojas arī dažos tajos, kuros esmu piedalījies psiholoģijas semināros, kas attiecas tieši uz bērniem. Un tas, ko es secināju, tāds, secinājums, mēs jau visi esam cilvēki. Tādā ziņā gan bērni, gan pieaugušie patiesībā mēs esam cilvēki, un mēs uzvedamies ļoti līdzīgi. Līdz ar to tā struktūra, kādā veidā mēs formulējam komandu, gan bērnu, gan pieaugušajiem, ja pieaugušais ir mūsu pakļautībā, tā struktūra ir līdzīga. Vienīgais, kas atšķiras, iespējams, ir detalizētības līmenis vai informācijas apjoms. Bērns, kā jau tu pati minēji, ja mēs runājam ļoti daudz un plaši, tad bērns uztvers iespējams tikai trešdaļu no tās informācijas. Bet pieaugušais, tā kā viņam ir nedaudz cita mentālā kapacitāte, tad viņš spēj uztvert arī vairāk informācijas. Lūk, ja mēs pieskaramies
formulēšanai, tad principā pastāv 4 svarīgi aspekti, kurus mums vajadzētu ievērot. Tad, kad mēs definējam komandu vai šo te uzdevumu, ja mēs skatāmies ģimenes kontekstā, tad pirmais no tiem ir jēga. Tad mums ir jāpiešķir, mums ir jānodefinē jēgpilns uzdevums, jēgpilnas norādes, kas sniegs labumu visai kopienai, pieņemsim ģimenei. Nākošais, kam ir jāpievērš uzmanība tieši vecākam, ka šis uzdevums ir reāli izpildāms. Ko tas nozīmē, ka bērnam ir jāprot izpildīt šo uzdevumu. Viņam ir jāprot, tad vecākiem ir jāzina, jā, mans bērniņš, viņam ir visas vajadzīgās prasmes, un viņš spēs tikt galā ar šo uzdevumu, un tad es varu viņam deleģēt, ja tā nav, tad vecākiem ir jāiesaistās un jāpalīdz, jāiemāca šīs te prasmes, jo mēs jau nevaram sagaidīt, ka bērns spēs izdarīt to, ko iespējams viņš nekad nav darījis. Trešā lieta ir resurss. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jādefinē tāds uzdevums, ko bērns spēja ne tikai izpildīt, tāpēc, ka viņš to prot, bet viņam ir viss nepieciešamais, lai viņš to izdarītu. Un te būtu, teiksim, ja mēs runājam tieši par mājas kārtošanu, tad mums ir jābūt visam nepieciešamam. Piemēram, tas var būt putekļu sulcējs ar tukšu maisiņu vai ar tādu maisiņu, kurš teiksim, vēl spēja uzņemt šos te putekļus. Iespējams, tas ir kaut kāds spainis, kurā mums jāielī ūdens, lai uzkoptu grīdu. Tad šīm visām lietām viņām jābūt pieejamam, turklāt viņam jāspēj to aizsniegt. Ja kaut kas stāv kaut kur augstu, tad tas īsti nav pieejams. Un ja mēs definējam tādu uzdevumu, tad mēs nevaram īsti sagaidīt, ka tas tiks izpildīts visiem 100. Un pats svarīgākais, ko jau tu pieminēji arī iepriekš, ir īstenībā acu kontakts, kāpēc tas ir būtiski ne tikai bērnam, bet arī pieaugušiem. Tas rada to sajūtu, kad starp jums ir komunikācija, ka jūs saprotat viens otru, jums ir šī uzticēšanās, un tad bērns, viņš saprot, ka jā, man ir runā, un tas īstenībā ļoti būtisks uzdevums, kas man ir jāveic, un tādā veidā mēs spējam arī ar savu mīmiku un iespējams ar acu skatienu un visu šo tonalitāti nodot uzdevumu daudz precīzāk. Tā ka šīs ir tās lietas. Klau, mums ir jāsaprot, ka mēs esam vecāki alfa un beta paaudzei. Un šī ir paudze, kas bezjēdzīgas lietas vairs nav spējīgi darīt. Tas ir svarīgs signāliņš, ko mums ir jāzina par mūsu bērniem. Viņiem vienmēr būs šis te jautājums, lai kas no tā. Viņi meklēs jēgu. Un ja viņi neredz jēgu mūsu dotajā uzdevumā, piemēram, saklāja gultu, ja mums bija jautājumi par gultas klāšanu, es tur pagulēju, pēc tam gulēšu vēl, kāda jēga tur šurpu locīt to visu pa dienu, ja? Bet es atceros, tu man liekas, bija tas, kas rakstīja par gružiem gultā, ka tur, ja kaut kas iekrīt, tad ir jēga. Lūk, ja mēs to jēgu varam nodefinēt. Un nākamais, ko par tām spējām, ja, ko es arī dzirdu, tu saki par spējām, mums ir jāsaprot bērnu spējas. Tas nozīmē, ka vecākam ir jābūt advancētam, viņam ir jābūt gudram, viņam ir jāzina, kurā vecuma posmā uz ko bērns ir vai nav spējīgs. Un tās jau gan ir lietas, kuras mēs varam pat bez kursiem jau tagad mākslīgā intelekta laikmetā parunāties ar šo te mūsu personīgo asistentu un saprast, kas ir tās, tomēr atsekojamās robežas, ko mēs neprasīsim no 5-gadnieka tikai tāpēc, ne tāpēc, ka viņš ir kaut kāds nespējīgs un tā, bet ka viņam vēl nav instrumenti nobriedušie, vajadzīgās detaļas galvā vēl nav sagatavojušās tām, ko mēs no viņa tagad prasam, piemēram. Ja? Tīri bioloģiski, kā viņi formējās, starp citu es ielikšu pēc tam saiti uz to, kā nobriest un attīstās bērna smadzenes un bioloģiskais, uz ko viņš ir vai nav spējīgs. Man ir jau gatavs materiāls par to lakonisks. Tātad vecākam ir jābūt zinošam. Pie tava otrā punkta es papildinu jums vecāki, mums pašiem sev, ka mums ir jābūt zinošiem, uz ko ir spējīgs bērns vai ne. Savukārt par resursiem vēl klāt arī ir, viņam ir resurss pieejams, bet, piemēram, viņam ir skaidrs, kas ir jādara, bet, piemēram, viņam tas šķiet par grūtu, par sarežģītu, tehniski viņš var aizsniegties, bet sniegties viņam nepatīk, jo tas ir grūti, piemēram. Ja? Un līdz ar to tas arī var bremzēt kaut kādus mirkļus, kad mēs kaut ko palūdzam un bērns nelabprāt vai vispār neizdara.
ka šī sarežģītība vēl arī jāņem vērā klāt. Nu, protams, paldies, Jāca, kontakts, tas ir pats mūsu sākums un beigas visam komunikācijai. Jā, es varbūt papildināšu par to zinošumu, varbūt, lai nenobēdētu mūsu vecāku, ka tagad ir jāstudē grāmatas, jālasa. Īstenībā tas, protams, ir ļoti noderīgi, bet mums jābūt vērīgiem. Reizēm jau ir tā, ka mums nav jāpārzina tā enciklopēdija par to, no kura vecuma, cik mēnešos un tā tālāk, kas būtu jāprot. Mēs jau varam vērot un skatīties, mans bērniņš izskatās, ka viņš spēj šo. Mēs vienkārši to novērojam. Un tas nav tā kā tur robežas strikti tā un viss. Un līdz ar to mēs pielāgojamies, jo mums vienmēr jāsaprot, ka tās visas rekomendācijas, tas tikai rekomendācijas, tā ir statistika, kas ir gadiem ilgi vākta par cilvēkiem, kā mēs veidojamies, bet vienmēr ir kaut kādas nobīdes, un par to nav jāsatrauc, vienkārši jāpievērš tam uzmanība, un līdz ar to mēs varam būt kā vecāki klātesoši, kā jau tu ļoti bieži to pati piemini, klātesoši, cieņpilni un vērot, ko mūsu bērniņi prot, ko mēs varam viņiem varbūt dot vēl vairāk, un tādā veidā virzīties uz priekšu. Paldies par šo ļoti svarīgi, jā, vērīgi, un mūsu bērni var patiesībā būt pavisam diezgan ārpus kaut kādām tur normu tabulām vienā vai otrā virzienā. Tāpēc mūsu uzmanība viņu adresē ir vitāli svarīga vienmēr, un svarīgi ir, ja bērns kaut ko nespēj, to, ko spēj, tajā tabulā būtu jāspēj, vai tur kaimiņu bērns var. Mēs nesākam domāt, ka mans bērns ir samaitāts, slikts, ka viņu tagad vajag padresēt, lai viņš to arī varētu. Nē, nekādā ziņā mēs tiešām vērojam, mēs tiešām cieņpilni vērojam, ko viņš jau var. Un to bērniņu kā tādu unikālu augu rūpējamies, lai viņam ir augsne, lai viņš ir palaistīts, lai viņam ir saules gaisma, viss, kas viņam ir vajadzīgs, jā, vide. Tajā viņš attīstīsies visātrāk. Jā, nu, tālāk, ko mēs varam teikt par tieši kārtību mājās un kā tā rodās, kas ir tās varbūt, kā kļūdas vai kādi formulējumi mūsu leksikā, kas bērniem traucē mūs saprast. Kā tev ar formulēšanu savas domas? Jā, par formulēšanu. Sanāk, mums ir jēgas definēšana, mums tā kā jādefinē un jāformulē. Tas, ko es varbūt vēlētos ļoti uzsvērt, un tas, kam es ļoti ticu, ir virziens, kādā mēs, kā tu pati teici, kādā mēs motivējam vai nosakam šo te lai būtu tā un tā, tāpēc, kā būtu tā un tā. Un es uzskatu, ka mums vajadzētu izvairīties no tādiem argumentiem, ko par tevi padomās citi, vai arī, kur mums brauc ciemiņi, vai brauc draugi, vai nāk klases biedri, un paskaties, kāda ir tā istaba, un tur droši vien blusas dzīvo, un ko par tevi padomās, un vispār kurš tevi precēs tādu. Čūskas, jā, un kurš tevi vispār tādu precēs, tādu nekārtīgu, un kāpēc no šī vajadzētu izvairīties, tāpēc, ka tādā veidā mēs negribot, neapzināti, labu gribēdami, bet mēs neapzināti novirzam bērna, kurš vēlāk kļūst par pieaugušo, viņa pārliecību attiecībā uz sevi. Pārliecību attiecībā uz sevi, ka viņam vajadzētu pirmām kārtām ieskatīties sevi un meklēt šo pārliecību un pašvērtējumu sevi, un tikai pēc tam skatīties uz ārpusi. Un līdz ar to ir pieejami ļoti daudz citi veidi, kā mēs varam motivēt vai paskaidrot, un tas ir tas, kā man ir iegājies kaut kā automātiski, kad bērns kaut ko dara, viņš man jautā, kāpēc ir tā vai šādi jādara, tad es vienkārši cenšos īsi pastāstīt, paskaidrot, lai, piemēram, nepakluptu un būtu droši. Tad mēs kārtojam istabu, savācam šīs mantas, lai vienkārši mēs nepakluptu, jo tas patiesībā jau nāk arī no darba drošības, ko mēs zinām kā pieaugušie, ka darba vietā ir jābūt sakārtotai, tā jābūt drošai, krūzītēm nevajadzētu atrasties pie datora, lai neizlītu un tā tālāk. Un patiesībā mēs jau arī tāpat to visu dzirdam. Teiksim, darba drošībā esam to apguvuši.
Un šie piemērus varbūt tās varētu tikai kā piemērus. Mēs viņus varam pielāgot, mēs viņus varam skatīties nopietnākus varbūt, vai tādus uz vairāk kā uz joku, atkarībā no bērnu vecuma. Un nākošais varētu būt, lai būtu iespēja vieglāk atrast. Tātad, ja mēs redzam, ka mums ir plaukts, kurā ir daudz kas iekšā, tad reizēm tur ir grūti kaut ko atrast. Tad varbūt tāds kā joks, lai nevajadzētu šķaudīt, kāpēc mums jāsavāc putekļi vai jānoslauka putekļi, lai nevajadzētu šķaudīt, lai nebūtu alerģija. Par logiem, kāpēc jānomazgā logi. Tāpēc, ka lai būtu gaišāk istabā, lai iespīdētu sauli un mēs varētu redzēt labāk, vai ne? Tad arī tādas lietas, ka vienkārši teica vai mamma iespējams ir vienkārši noguruši, un lai to varētu palīdzēt. Par tādām atkal par maidzīvniekiem arī mums bija tādi gadījumi. Mums ir 2 suņi, starp citu nepastāst. Mums ir 2 suņi un kaķis. Līdz ar to, tad, kad mēs devāmies uz dzīvnieku patversmi, tad tur bija jāizpilda ļoti nopietna anketa ar sankcijām. Pilnīgi par to, ka ja mēs ņemam šos suņus, vai mēs apzināmies, ka viņus ir jākopj, par viņiem jārūpējas, un barība, cik maksā barība, vai mēs zinām, un kādu barību ir jādod, cik daudz kāds ir gaļas sastāvs un tā tālāk. Un viens no jautājumiem bija tāds, vai visi ģimenes locekļi vēlas maidzīvnieku. Un tad, bija tas jautājums arī izskanēja, mēs bijām visa ģimene tur, un tad tas jautājums izskanēja, un tad visi vienpersonīgi atbildēja jā, tādā ziņā, ka pārliecinoši, ka jā, mēs vēlamies. Un reizēm tad, kad tie sunīši ir jāpabaro, un kad tētim vai mammai tajā brīdī iespējams ir jādarbos ar mazo brālīti, tad ir šis lūgums un reizēm atgādinājums. Atcerieties, mēs vēlējāmies visi tos sunīšus vai kaķīti, vai jūs varētu tomēr pabarot. Šoreiz mēs nevaram pabarot lūdzu mūsu vietā. Tā kā atgādinājums par sunīšiem, tas pats arī iespējams ar kakšu savākšanu, pļāvu, jā, ko parasti dara pieaugušie, kad to mēs arī darām, bet jebkurā gadījumā, kāpēc tas ir jādara? Nevis mēs vienkārši atstājam, tas principā arī par kārtību, varbūt ne par istabu, bet par mūsu pagalmu. Un tad jāsavāc, tāpēc, ka mēs tur paši varam iekāpt. Un lūk, šādi piemēri, kas vienkārši iedod šo jēgu, piešķir, ka mēs iegūstam kaut kādu labumu, kā sabiedrība, kā kopiena, konkrēta ģimene, vai konkrēti bērns īstenībā iegūst kaut kādu labumu, kur viņš jau var aizdomāties. Varbūt viņš nepieņems, varbūt viņam šķitīs, ka tas nav loģiski, bet es domāju, ka mums ir jāturpina mierīgi katru reizi argumentēt tādā pašā veidā, un ka mēs zinām, tas, kas skrājas pakāpeniski, tas vienā brīdī var kā klikšķis nostrādāt, un notiek šīs lēcienveidīgā izmaiņa, kad bērns saprot tiešām, laikam mamma vai tētim bija par šo taisnību, es tiešām paklūpu, es tiešām aizķēros, un vispār es jau 2 nedēļas meklēju savu mīļāko zīmoli, un patiesībā viņš bija kaut kur zem spilvena tur paslēpies. Par iedvesmu un iepriecinājumu vecākiem, kas šo te klausās un klausīsies vēlāk, tāds klikšķis laicienveidīgais attīstības uzrāviens mūsu vecākiem dēlam notika ar kārtību istabā. Vienkārši vienā brīdī viņam tas kļuva svarīgi, un viņš to sāka darīt pats. Vienkārši tā. Lūk, ko es vēl dzirdu? Tu nepavelti teici vārdu loģika. Bērnam tas var šķist, kā loģiski vai neloģiski. Atkal es vēlos atsaukties uz alfa paudzi, ka loģika viņiem ir ļoti svarīga lieta. Tāpat kā jēga, un viņi spriež un domā savādāk. Viņiem ir pavisam savādāka tā pasaules uztvere, un formējās savādāk, jo tas, kā viņi aug šajā laikmetā, kas viņiem ir pieejams un kādi tie paši kaut vai ekrāni un pasauli pieejama caur ekrāniem, kā Zane teica pagājušajā tikšanās reizē, ka viņiem, piemēram, tas nav par strauju, tās maiņas, tā mūzika nav par skaļu, tās krāsas nav par spilgtu, viņi to jau ir spējīgi nest, varbūt ne gluži vispārinot, bet tomēr. Tad viņi ir savādāki, un viņiem ir vajadzīga loģika, viņiem ir vajadzīgi argumenti. Ja tā mēs apvienojam to, ko tu tikko teici, tad es tur dzirdu daudzus, dažādus argumentus un piemēros tavos ir viss caur argumenti, kāpēc. Pierādījumi, kāpēc. Un plus, protams, arī elementāri drošības noteikumi. Lietās, kas attiecās uz māju, uz vidi, mums ir jābūt skaidrs.
ka tas skaidram bērnam ir jāsaprot, tas ir, lai tev būtu labi un droši. Bērns gribēs, lai viņam ir droši. Un turēsies pie vecāka un gribēs būt vecāka tuvumā un influencēt tad, ja vecāks priekš viņa būs drošs. Kā drošības noteikumi arī ir savs tāds labs pamats visam. Jā, precīzi. Un īstenībā es pat teiktu, ka es saskatu tajā milzīgu plusu, ka šī te jaunā paudze meklē loģiku. Jo tas nozīmē, ka šī te paudze centīsies dzīvot jēgpilnu dzīvi. Tas nebūs tāda īstenībā, pie kā mēs atgriežamies atpakaļ pie aklas sekošanas kaut kam vai izpildīšana, bet viņi skatīsies, kāpēc šis ir tiešām noderīgs vai kāpēc tas ir jēgpilns. Un par tādu iespējams smieklīgu atgadījumu es precīzi neatceros, bet es nedaudz pamodificēšu stāstu par šo te jēgas piešķiršanu, lai mēs varbūt uztvertu ideju vēl labāk caur vizuālo. Iedomājies, ka tu esi pieņemta darbā servisā, autoservisā. Tu visu pārzini par mašīnām, tu tā kā proti viņas remontēt un tā tālāk. Bet tu esi jauniņā tur. Un tagad iespējams uzņēmuma vadītājs vai maiņas vadītājs pienāk un saka, klau, Guna, redzat, tur stāvlaukums ir. Tur ir viens stāvlaukums, tur stāv 15 mašīnas. Tu viņas redzi. Rekur ir otrs stāvlaukums. Lūdzu, pārzini mašīnas uz to otru stāvlaukumu. Nu, Guna redz, mašīnas ir, viss kārtībā, braukt protu, pārdzīšu. Un tu pārdzini visas. Pēc stundas iet garām šis te maiņas vadītājs saka, klau, Guna, kāpēc tu pārdzini visas? Nu, ko tu teici pārdzīt mašīnu? Nu, nē, tev vajadzētu pārdzīt tikai tās 7, kuras stāv uz sabojātu asfaltu. Jo pēc 2 dienām pie mums atbrauks remonta brigāde, kuri salabos šo te sabojātu asfaltu. Tad šajā brīdī it kā komanda bija, vai šis te uzdevums bija ietots, aizdīt mašīnas, bet nebija šis te lai, vai tāpēc kā, pēc tik un tik dienām būs tas un tas, un īstenībā tas ir vajadzīgs, lai mēs varētu salabot šo te vietu. Un tādā veidā mēs īstenībā izdarījām nieku darbu. Iespējams, ka tās mašīnas traucēs tajā otrajā stāvlokumā, jo tur kaut kas pēc 1 dienas varbūt ir cits plānots, un it kā vadītājiem šķiet, ka viss ir kārtībā, viņš taču ir pateicis, bet viņš ir aizmirsis pateikt svarīgu niansi par to, ka nevis visas mašīnas, bet tikai daļa no tām, kuras stāv konkrētajā vietā. Un līdzīgu piemēru stāstīja šis MBS komandieris par karavīru, kuram tika uzdots aizdzīt Hammeru no vienas vietas uz otru, un līdz galam īsti nebija paskaidrots, kas un kāpēc, un tad viņš 4 no rīta atbrauc uz šo te bāzi, pamodina komandieru un pasaka, man ir vajadzīgs tavs Hammers, man teica, viņu vajag. Komandieris saprot, ka kaut kas nav līdz galam īsti, viņš saka, ļauj man izgulēties, 7 no rīta parunāsim tālāk. Nu, un tas šis te jaunais puisis, kurš labu gribēdams izpildīt pavēli, gaidīja 3 stundas, kamēr komandieris izgulēsies, un tad noskaidrojas, ka līdz galam netika pareizi nokomunicēta šī te komanda uzdevums par to, ka īstenībā tas nebija tas kameras, bet tā pavisam bija cita mašīna, un tas bija vajadzīgs, lai tur atkal kāds varētu kaut kur doties kaut ko darīt tālāk. Tā ka tas ir ļoti būtiski. Zini, ko es saklausu konteksta trūkumu? Ka mums ir jāiedod saviem bērniem droši vien arī drusciņi vairāk konteksta, un ir arī tādi bērni, kas ļoti laicīgi grib zināt, kur mēs dosimies un kāpēc. Tas nozīmē, ka arī attiecībā uz mājas kārtošanu viņiem ir vajadzīgs konteksts vairāk. Tas ir tas, par ko tu stāstīji šajos te piemēros. Un arī dzen, ka tas patiesībā strādāja negatīvi tajos piemēros abos virzienos, ka gan, piemēram, es kā iesācējs automehāniķis neuzdevu papildu jautājumus, nepajautāju, kāda tam jēga. Tātad es kā vēl neesošs alfa bērns, man vēl nav iestrādāta automātiskā iemaņa prasīt vainu, jeb šo man ir iemācīts pildīt nedomājot, pildīt norādes nefiltrējot, kas mūsu paaudzē īstenībā ir vairāk vai mazāk. Mēs esam paklausīgie bērni, kas izauga un ilgi darīja, es nezinu kā tu, bet es ilgi darīju īpaši nefiltrējot, ja? Un tad jau sāku apmēram, ko es vispār pati gribu, ja? Un tas sanāk, ka šeit tā nepilnība komunikācijā strādā abos virzienos. Viens neiedod gana daudz konteksta, otrs nepajautā, kāpēc man tieši šo mašīnu vai un kāda tam tur būs jēga. Un lūk, rezultātā notiek kas izgāšanās, bardaks. Rezultātā ir bardaks.
Jā, reizēm tiešām nākas precizēt šos te uzdevumus, bet ir situācijas, ka šķiet viss ir skaidrs, tādā ziņā, ka liekas, neko taču nevar pārprast, bet šeit tad gadās kāds gadījums, kad liekas pat nepārprotamās situācijās ir iespējams kaut ko pārprast un izdarīt citādāk. Bet kā mēs varam palīdzēt saviem bērniem? Kas ir tas, kā mēs varam viņus ievadīt šajā dzīvē un būt klātesoši un ievirzīt un palīdzēt? Varbūt tev ir kādi konkrēti piemēri vai pieredzi sava? Es varbūt tās varētu padalīties ar tādu jēdzienu kā mulsinošie formulējumi vai tādi formulējumi, kas rada pārpratumu, bet mēs kā pieaugušie, kā vecāki īsti to varbūt pat neapzināmies. Iedomāsimies situāciju, sēž bērniņš un tad ienāk tētis un saka, Klau, jāsakārto istabu. Bet bērniņš vēl maziņš, viņam ir pirmsskola, un viņš īsti nesaprot to jēdzienu, ko nozīmē sakārtot istabu. Un tad viņš saka, tētis, Klau, nu riku mašīnītis tev tur uz grīdas, lūdzu ieliec plauktiņu. Nu labi, bērniņš ieliek plauktiņu. Nākošajā dienā apnāk mamma un saka, Klau, sakārtos istabu. Bērniņš skatās, bet mašīna uz grīdas nav. Uz grīdas ir tikai kluči, un viņš saka, bet istaba ir kārtība. Mamma saka, nav kārtība, paskaties, tur taču kluči ir. Bērniņš tā domā, nu labi, tad tētim kārtība nozīmē, ka mašīnas ir garažā, un mammai nozīmē, ka kluči ir garažā. Un, nu labi, skaidrs. Tagad trešajā dienā atkal atnāk tētis, mašīnas uz grīdas, mašīnas stāv, klučai stāv. Tētis jautā, sakārtos, jā, sakārtošu. Viņš sakārto, teica, kāpēc kluči nav, bet kā? Taču mammai kluči svarīgi, tev taču mašīnas. Un tas īstenībā var pat nenotikt skaļi, bet, teiksim, zemapziņā, ja, bērns formē šīs te sarežģītās kompleksos uzdevumus, viņš skatās, kā tas iet kopā roku rokā ar uzdevumu formulētāju vai, piemēram, vecāku, kas konkrētam cilvēkam nozīmē kārtību. Jo vienam tie var būt kluči, kādam vispārējais, un šādas te mulsinošās komandas, viņas var būt, piemēram, sakārto istabu, vai pagatavo ēst, vai iepirkties veikalā, bet patiesībā iepirkties veikalā, tas varbūt jau tāds sarežģīts uzdevums, tas nav vairs par kārtošanu, bet ir jāsaprot, jātur leduskapis, jāpaskatās, kas tur īsti ir, kas tur nav. Tad ir jāpadomā tā, kas garšo tētim, mammai, brālim. Skaidrs, jāstais sarakstiņš, jāizbrauc uz veikalu, tas viss jānopērk, jānogādā uz mājām, un tad ir jāpagatavo šis tēdiens. Un šādas kompleksie uzdevumi, kompleksās norādes, viņas var mulsināt, un īstenībā roda šis pārpratums. Un tāpēc mums ir svarīgi iemācīt pakāpeniski bērniņam, ko tad īsti tas nozīmē. Kā tas bija varbūt mūsu ģimenē, tad mamma bija tā, kas varēja sēdēt, viņam istabā ieņemt kaut kādu vietu, tā varēja būt uz grīdas tā vietiņa vai gultā, un tad meitiņai mācīja, nu labi, kārtosim istabu. Un tad viņa saka, viņa deva, pieņemsim, grāmatiņu vai deva klucīti, un saka, šis jāiznes uz to plauktiņu, šis jānovieto tajā skapītī, vai tajā atvilknīt, un tādā veidā bērns saprot, kārtība īstenībā nozīmē, ka viss, kas ir uz grīdas, vai tās nav īsti savās vietās, tas ir jāsakārto tur, kur tam jābūt, un zināmā veidā, zināma forma. Nākošais solis jau bija, kad bija tā saucamā darbs tāda tā kā komandā, ja, kad mamma palīdz bērnam, un šoreiz, pieņemsim, tu lūdzu sakārto grāmatiņas, es sakārtošu klučus, un tad tas tāda tā kā spēle veidojās, un reizēm kaut kas tika ielikts ne tajā plauktiņu, un tad varēja pasmieties, un atkal pārlikt, kur vajag. Tādā veidā pakāpeniski mēs būtībā iemācījām bērniem, ko nozīmē kārtība mūsu acīs, un ka viņi spēja tā kā strukturēt, jo tas ir būtiski, ja, kārtība tā kā mūsu acīs. Tajā brīdī, kad mēs dzīvojām dzīvoklī, tas bija maziņš 2 stabu dzīvoklis, nepilni 42 kvadrātmetri, un tad mums bija sava istabiņa, un bērniem bija sava istabiņa, kopīga istabiņa, bet viņiem bija šis te savs plauktiņš. Katram bija savs, un viņi varēja praktizēt to kārtošanu. Ir svarīgi, ka viņi tā kā trenējas, būtībā kā mēs visu apgūstam pakāpeniski, tā arī bērniem ir būtiski, ka viņi pakāpeniski trenējās un apgūst šīs prasmes. Savukārt, tad, kad mēs pārvācāmies privātmāju, tad, kā jau minēju, katram bija sava istaba, katram būtībā sava šī te vide, un kas ir būtiski, teiksim,
jau skolas vecuma bērniem, kad tiek izveidots šis te plauktiņš vai skapīts vai vienalga kas, tā varbūt pat neliela vide, bet kur bērns iekārto pēc savām vēlmēm. Tā kā viņam šķiet, viņa acīs, kāda izskatās kārtība. Un tur nevajadzētu jaukties nedz brālim, māsai, nedz vecākiem, jo tomēr bērns var uzskatīt vēl citādāk par to, kā viņam šķiet estētiski, kā tās mantas jāsakārto. Un tādā veidā viņš arī aug un veidojas par personību. Viņam veidojas savi individuālie rokraksti, kā viņš darbojās ar šo kārtību. Kas bija vēl mums interesanti, ka mēs veidojām tādus kā mājasdarbu sarakstus. Pēc tam šajos mājasdarbu sarakstos bija iekļauti arī darbiņi, kas paredzēti vecākiem, tādus, kuri bērns īsti vēl nespēj izdarīt. Kāpēc tas bija vajadzīgs? Tādā veidā mēs parādām, ka arī mammai un tētim ir diezgan daudz to darbiņu, ka mēs neizliekamies, ka mēs nestāstam, nē, mēs esam piekusuši, noguruši, un lūdzu, tur netraucē mani tagad, vai tieši otrādi nāk, lūdzu, palīgā, jūs nespēju tik galā. Tāpēc bija būtiski šis sarakstīņš, un tad no šī sarakstiņa katrs bērniņš var izvēlēties, kuru darbiņu viņš vēlēsies darīt šoreiz. Varbūt tā ir putekļu noslaucīšana vai istabu sūkšana. Reizē viņi ir dalīti, tiksim, ja māja lielāka, tad viņi dala pa istabām, ok, es izsūkšu 4 istabas, tu izsūkšu šīs atlikušās zonas, un tādā veidā mēs dalījāmies ar šiem darbiņiem. Nedēļas nogalē. Jā, nedēļas nogalēs reizēm bija tā, ka bija tā lielā uzkopšana, un tad mums bija atkal darbiņš komandā, kur es un sieviņa, tad mēs varējām dalīties ar vienu vai otru bērniņu, mēs tur mainījāmies, un tad mums bija tādi, sarežģītie darbi, vai varbūt tādi tā kā bīstamie darbi, mēs ar ķīmiju strādājām, un tad bērni skatījās un mācījās, ko tad nozīmē sakopt vannas istabu vai iztīrīt to pašu podu. Un bija tāds tā kā darbiņš, un viņi arī vilka cimdiņus, un tā kā stāvēja un skatījās, un kā mēs daram, un to, ko viņi spēja darīt, noslaucīt oguli, pieņemsim, Māmas istabā, tad to viņi darīja, un tad, pieņemsim, mamma vai teica ar kaut kādu ķīmijas līdzekli, mazgāja izlietni. Jā. Un kas ir vēl būtiski, ka reizēm pat tad, kad bērns spēja to izdarīt, vienkārši brīvprātīgi viņam palīdzēt, izdarīt darbiņu viņa vietā. Tas nav par slinkumu vai, teiksim, slinkuma sēklas kaut kādu diedzēšanu. Tas ir vienkārši par tādu nesautīgu palīdzēšanu, un to mēs īstenībā redzam arī mūsu bērnos, ka reizēm ir tā liekas, ka brālis var pateikt, bet kāpēc man jāiznes māsa šķīvis? Viņa taču paēd, un kāpēc viņa tagad nesīšu prom? Viņa pati nes prom. Bet šādā veidā mēs kā vecāki kādam piemēru, ka mēs varbūt varam novākt visu galdu, ka mēs varam aiznest tās serdes, kur tur, teiksim, salikuši šķīvīti ir, kad visi paēduši, vai papīrīšus no šokolādes vai saldējuma. Un var redzēt, ka jā, tas palīdz, un reizēm ir tā, ka, pieņemsim, burtiski dažu minūšu starpā es kaut ko izdaru un palīdzu bērnam, un tad es varu palūgt, un bērns izdara manu. Tādā ziņā, ka es aiznesu viņa kaut ko, un es pēc tam pasaku, Klau, Riku, tur saldējumu tikko ēdam, vai var aiznest arī maniem papīrīt un kociņu? Jā, tā kā droši, un tad viņš aiznes un to izdara. Un tādā veidā mēs mācāmies, ka tā nesautīgā palīdzēšana arī strādā. Un par ko ir lielākais prieks, ka mūsu bērni, viņi jau diezgan bieži sāk darīt kaut ko brīvprātīgi. Pieņemsim, meita gludina jau savas drēbītes, un reizēm, kad mēs aizbraucam iepirkties, tad mēs varam atbraukt mājās, un māja ir kārtībā. Tādā ziņā, ka plauktiņi sakārtoti, drēbes ne tikai viņas, bet arī mūsu daļa ir izgludināta, un vielīši kaut kur salikt un tā tālāk, un to viņi dara no brīvas gribas. Turklāt pēc tam, kas ir ļoti būtiski, nesako argumenti, Klau, es sakārtoju māju, lūdzu man tur piešķir vairāk laika internetā, vai pēc man lūdzu vēl kaut ko tādu vai šādu, un par to ir tas vislielākais prieks, ka tas nāk tā kā no brīvas gribas, no tīras sirds. Un dēlam savukārt vairāk tehniskas lietas. Viņam patīk palīdzēt izraut kādas naglas, tā kā mēs māju būvējam paši, tad dažādi šie darbi, kas saistīti ar mājas būvniecību, kaut ko nozaļēt, kaut ko pieturēt, pienest, iesist kādu dībeli, tas arī
Viņš labprāt nāk un klau, es tev varu kaut ko palīdzēt, nu pat nesen arī mēs tur darbojāmies, un tad viņš arī nāca un labprāt aicina. Tā ka tie ir tādi plaši daudz piemēri, kas varbūt kādam ir palīdzēt. Ļoti jauki, labi piemēri, un šie piemēri patiesībā atkal ir nosaucami vienā vārdā - attiecības. Es palīdzu tev, tu palīdzi man. Mūsu darbu sarakstā ir ne tikai bērnu darbi, bet arī pieaugušo darbi. Kāpēc? Tāpēc, ka bērns redz arī grūtos darbus. Viņš identificē, šis ir vieglāks, tas ir grūtāks, un tas ir ļoti liels, un šis nebija ienācis prātā. Tas ir svarīgi, paldies tev par to. Un tāpat arī, kas ir kārtība tavās acīs, kas ir kārtība manās acīs. Mums tā ir diezgan atšķirīgi izrādās, un kā mēs varam tā atkomunicēt ar savu bērnu, ka mūsu kārtība, kas mūsuprāt ir kārtība, un mēs jau uzskatām, nu citādi jau mums tā nebūtu vērtība, mēs šo vērtību gribam nodot savam bērnam. Mēs gribam viņiem nodot to labāko, ko paši redzam un protam, un tā mūsu kārtība ir daļa no tās vērtības. Līdz ar to tas, ko tu tikko izstāstīji, bija tehniski vienkārši paņēmieni, kā nodot savu redzējumu uz kārtību bērnam. Paldies! Un par to palīdzēšanu vienam otram sevišķi tad, ja bērna mīlestības valoda ir palīdzība, tad viņš vēl jau vairāk novērtēs to, ka tu viņam palīdzēji, kaut arī es to sen jau protu un daru pats. Un šeit ir tāds signāliņš bēbīšu mamām, man arī. Man ir tāda situācija, ka manam 3. bērniņam ir mīlestības valoda palīdzība, un viņš bija jaunākais šajā ģimenē visus savus 5,5 gadus mūža. Un tagad ienāca bēbītis, un tas jau ir tāds liels kaut kāds notikums, tieši viņam pirmo reizi ir jaunāks siblings. Un es ar to bēbīti visu laiku, un viņam tā palīdzība un arī pieskārieni ir svarīgi. Un mums tas ir jāņem vērā. To zīdainīti kādreiz tomēr nomenedžēt un atlikt malā, lai samīļot un palīdzēt tam lielajam bērnam, kurš it kā jau to prot pats. Viņš to ļoti augstu novērtēs, tas stiprinās mūsu attiecības, un tad patiesībā viss pārējais, par ko mēs runājam, būs daudz vieglāk realizējams. Un tas, ko tu vēl dalījies ar piemēru par vecāko meitu un to, ka viņa jau labprātīgi iesaistās tik sarežģītos mājas darbos kā gludināt un kārtot, brīvprātīgi, ja? Un kamēr vecāki nav mājās, es nevis tur izkladēšos, skriešu, lekšu, bet pakārtošu to plauktu, tas ir skaisti, bet līdz tam es gribu uzsvērt tiem, kas to dzird, te nav kaut kāda lielīšanās ar ideālu rezultātu, te ir mēs abi, es ticu, ka tā daram, mēs rādam, kā ceļu, kā līdz tam nonākt, jo mēs jau arī no gaisa neiekritām šādā situācijā, ka, vecākais bērns kārto plauktus. Nē, tas nav noticis vienā dienā. Tas ir noticis ļoti apzināti, komunicējot, strukturēti, mēģinot saprasties, meklējot veidu, kas noderēs tavam bērnam, vērojot bērnu, saprotot, kas ir tavs bērns un kas varbūt viņam būs izdarāms sarežģīti, kā mēs varam to pamanīt, pat ja viņš to nepasaka, ka viņam tas ir grūti, ja? Tas ir vērošanas jautājums. Vērot, virzīt, vadīt, mācīt, darīt kopā, visas tās lietas ir tas, kas ved līdz tam rezultātam, kādu Andrejs tikko stāstīja par savu vecāko meitiņu. Precīzi. Un īstenībā, ja mēs tādā metaforā skatāmies, tad tieši tie varbūt bija tādi priekš manis apzināti atklājumi, ka es apzinos, īstenībā kārtošana, tas nav par kārtošanu, tas nav tikai par kārtošanu. Ja mēs tā iedomājamies kārtošana kā tādu ziedu ar daudzām ziedlapiņām. Patiesībā katrai ziedlapiņai ir kaut kāda nozīme, un viena no tām ir estētika. Ja, jo, pieņemsim, mēs vēlamies, lai izskatītos skaisti, lai būtu tīrs un sakopta istaba. Tad, kas, manuprāt, iespējams pat ir viena no svarīgākajām ziedlapiņām ir izvēle, ko jau es minēju, iespējams, es palaidu garām, bet mums bija tādas šķirošanas stūres, kad sieva kaut kādā laikā arī, teiksim, individuāli vērojot, tā izskatās, ka istabā ir par daudz to ar otru lietu. Un tad notika tā lielā šķirošana, kad bērnam vajadzēja nākt un izvēlēties, kuru mantu viņš paturēs un kuru viņš metīs prom vai atdos nākošajām paudzēm. Un kāpēc tā izvēle ir būtiska? Tāpēc, ka ja mēs jau no agras bērnības mācāmies izvēlēties, mēs tā kā
mācamies ieklausīties sevi. Ko mēs vēlamies, kāpēc mums tieši šī mantiņa patīk. Varbūt mēs līdz galam pat tik dziļi nespējam saprast to, bet vienkārši šī mantiņa rezonē vairāk nekā cita, un tad mēs viņu paturam. Un es nezinu, vai tas ir dzirdējis par tādu IKEA efektu, tieši saistībā nevis ar mēbeli būvēšanu, ir tāds tā kā jēdziens IKEA efekts. IKEA tas ir tas pats iepirkšanās centrs lielais, kur mēs būvējam mēbeles. Un tad jau pirms daudziem gadiem psihologi, protams, ir izpētījuši, ka cilvēks daudz vairāk piesaistās pie lietām, kuras viņš ir daļēji veidojis pats. Un tāpēc viņam tās lietas šķiet vērtīgākas, un tad, ja tu aizbrauc nopērc plauktu IKEA, kurš ir jāsaskrūvē pašam mājās, viņa saskrūvē, tev ir grūtāk no viņa atteikties, izmest, jo tu esi tā kā ieguldījis daļu sevis tajā. Bet IKEA efekts vēl ir dzirdēts tieši par izvēli. Jo mēs aizbraucam uz lielu veikalu, iespējams, mēs aizbraucam bez konkrēta plāna, bez iepriekš sagatavota sarakstā, un tad mums ir ļoti liela mentāla slodze, tāpēc, ka mums ir jāizdara izvēle. Un tā kā mums ir jāizdara izvēle, mums pēkšņi sāk gribēties ēst. Un tāpēc ir, nav tas brīnums, kāpēc pie kasēm pēkšņi ir šīs te ēstuves, ka tu esi smagi pastrādājis, izdarot izvēli, kuru skapju vai plauktu, vai ko tu izvēlējies beigās pēc 3 stundām. Tad tev gribas uzlādēties, un tad tu ej uz tām ēstuvēm. Un tāpēc prasme izdarīt izvēli ir, manuprāt, super svarīgi. Iespējams, viena no svarīgākiem, lai mēs varētu mierīgi dzīvot. Tādā ziņā, ka būtu pārliecināti par sevi, kāpēc mēs vēlamies to vai ko citu. Tāpēc jā. Nākošais, kā minējām, šī sadarbība, tad nākošās ziedlapiņas sadarbība, mēs sadarbojamies kopā. Līdzjūtība kā nākošā, jo mēs spējam iejusties tā, šodien mamma vai teica noguļas, vai otrādi bērns ir pārnācis mājās no skolas, ja tas jau ir, vai no tā paša bērnu dārza. Mēs redzam, ka viņš ir pārguļis, ir bijis iespējams kaut kāda psihoemocionāla slodze viņam, un līdz ar to mēs sakam, labi, es tev palīdzēšu, es redzu, ka tu esi bēdīgs vai noguļis, es tev palīdzēšu. Un tad šī sapratne, ko mēs būvējam caur iedziļināšanos, kāpēc teica, mums saka, ka šis ir jāizdara tāpēc, ka, un tad mēs, tāpēc, ka, jā, it kā tur ir loģika, un tādā veidā mēs būvējam šo te loģikas tās kāpnītes, būvējam attīstam spriedzspēju. Un, laikam, arī noslēdzošais šī te mīlestība, ka faktiski visi šie te punkti, visi šie te klucīši vai pakāpieni, tas jau īstenībā ir tā mīlestība. Nu, kā man patika viens salīdzinājums par mīlestību, ka mīlestības pretstats ir slinkums. Kāpēc slinkums? Tāpēc, ka mēs bieži vien nevērojam savus bērnus vai paši sevi, nepalīdzam, nevēlamies attīstīties, un tādā veidā mēs tā kā nosacīti slinkojam attiecībā uz attiecībām, jā. Respektīvi, varēs saprast to domu attiecībā jā, protams, jā. Mūsu savstarpējām attiecībām, mēs reizēm slinkojam, un tāpēc tas ir pretmets mīlestībai. Mīlestība ir tad, kad mēs veicam darbu, bet tas ir nevis smags darbs tādā ziņā, ka tas ir nogurdinoši un vairs nekad neprecēšos un nekādu bērnu, nē. Tas ir tāds darbs, kas ir patīkams, ka tu redzi tos augļus un ka tu būtībā audz un priecājies un mīli vienkārši. Mīli sevi, ģimeni un apkārtējos. Forši. Zini, ko slodze rosina apetīti. Tas ir tas, kas man ieķērās. Tas nozīmē, ka, ja es sagribu ēst, es esmu sagurusi. Tā ir. Un ka pieņemtie lēmumi nogurdina. Un patiesībā nogurdina un izsmeļ arī bardaks. Ja kāds ir estēts, kā tu minēji, estētiski tīri sakopts, skaists, man patīk teikt, ģimenē radīsim vidi. Nevis kārtosim māju, bet radīsim vidi sev. Kas nozīmē, ka man ir svarīgi, kā tas viss izskatās. Un ja tur nav skaisti, nav kur acis piesiet vai ir kaut kas man traucē, tas mani izsmeļ. Es sēžu un tērēju tur resursu to redzot. Tā ir īstenībā sadaļa viena liela no mana semināra spēkavots vecāku psihoemocionālā izdegšana, kur es uzbūvēju tādu piramīdu, kā mēs vispār, kas ir tie kanāli, pa kuriem mēs zaudējam resursus un kā viņus atsekot un kā būvēt to mājiņu, lai mums paliek spēks vienmēr, ir resursi vienmēr. Tā kā, ja kāds vēl nav to redzējis, to var dabūt un iegādāties un atrast gan īsākās, gan garākās versijās, gan
bezmaksas, gan par simboliskām samaksām. Tā. Labi, bet tad tas viss, ko mēs te šodien sarunājām, patiesībā rezumējās, manuprāt, es te kā jau vienmēr es te sēžu un kaut ko te pierakstu. Manuprāt, tas rezumējās tajā, ka mums ir jāpazīst un jāsaprot savi bērni, iepazīt savu bērnu, kas viņš man ir, kā viņš pasauli redz, un jāsaprot to, ka viņiem ir ārkārtīgi svarīga argumentācija un loģika, jēga, viss, kas ir ap to saistīts, tas mūsu nākamajām paaudzēm būs neatņemama dzīves sastāvdaļa. Un plika paklausība šeit neiederās nekā. Lai mēs varētu savu loģiku un jēgu aiznest līdz bērnam un notranslēt viņam uzdevumus, kurus mēs vēlamies dot, mums ir jābūt skaidram formulējumam un plus, protams, savam personīgajam centram, lomai, kādu mēs ieņemam, no kuras tad mēs to visu formulējam. Un tas viss arī veido mūsu savstarpējās attiecības, kas ir kā vienmēr pamats visam. Un man tam ir tāds vienkārši tests, ar kuru es daudzreiz esmu dalījusies. Ja es palūdzu savam bērnam ar teikumu, es gribu, lai tīrie trauki ir sakārtoti plauktos, un bērns to dara, tas nozīmē, ka ar mūsu attiecībām viss ir kārtībā. Jo šis te mans, es gribu vēstīt, ka man tas ir svarīgi, ka es vēlos, un ka es pati tagad nē, ka man ir svarīgi, ka to izdari tu. Un, ja to ar šādu vēstījumu nodod un bērns izdara, tad mums ir labas attiecības dotajā brīdī. Attiecības man ar visiem 4 bērniem un vēl ar vīru, 5 ģimenes locekļiem visu laiku ir tādā staigājošā dzīvā formātā. Ja es veltos vairāk vienam, noteikti kaut kāds ķēdes posms kļūs vājāks, tad man ir jāpārlec uz to otru, un tad tā pamazām tas viss kaut kā balansē un turās. Tāpēc, ka fokus mans uz attiecībām ar katru ģimenes locekli visu laiku ir ieslēgtā režīmā. To es novēlu arī visiem citiem vecākiem spēt un apzināties, ka tā ir. Tas ir, ja mēs vispār kaut ko varam garantēt šajā dzīvē, tad tik daudz, cik mēs būsim ieguldījuši savās attiecībās ar saviem bērniem, tik daudz arī viņi būs drošībā savā dzīvē. Viņi atradīsies drošos apstākļos tik lielā mērā, cik lielā mērā mēs būsim saikni ar viņiem izveidojuši un iedevuši viņiem savas vērtības. Kā tev tas izklausās? Precīzi. Tā arī ir. Un īstenībā, kā bieži vien arī var dzirdēt vai lasīt, ka tas īstais laiks, ko mēs esam pavadījuši kopā ar saviem bērniem, tas ir tas nedalītais laiks, tad, kad ir bijis acu kontakts, un tad mēs varam pateikt, ka īstenībā, jā, es esmu bijis ar savu bērnu, mēs esam pavadījuši laiku kopā, un to nevar aizvietot ar ko citu, tāpēc tas ir ļoti būtiski. Jā. Mēs bijām aicinājuši jautājumus uzdot vecāki par šo tēmu, drusciņi parunājās čatiņā, kas tur bija svarīgs, to mēs tur arī atbildējām personīgi, taču ir kādi daži jautājumi, kas izskanēja no Silgas, un es vēlos viņus tagad, dojoties noslēgumam, atskaņot un atstāt, varbūt mums neatbildēt, varbūt mēs atbildēsim, varbūt mēs nedaudz iefilozofēsim par tēmu, kāpēc mēs vispār vecāki satraucamies par kārtību mūsu bērnu istabās. Jo tad, kad mēs sākām mācīties, mēs ar vīru gājām vecāku skolā, kad meitiņa bija tikko piedzimusi, tātad kaut kādi gadi 8 atpakaļ. Tad viena no lietām, ko mums skolotājs teica, ko jūs tur lienat, kāda jums tur daļa gar to, kas tur bērnu istabās ir. Tāpēc, ka es tur eju un es uzkāpju mantām naktī, tur eju, nav tur jābradā. Nelieniet bērni, atsakot, mums iedeva tādu augsto dušu, ka kāpēc? Un tad es tiešām aizdomājos, kāpēc mums vispār tik ļoti uztrauc tas, kā bērnam tur ir. Ja, piemēram, bērns tiek galā, viņš tur visu var atrast.
Viņam tur tīri, čūskas gan nerāpo, piemēram, ēdienu viņš tur nestiepj un drupačas. Teiksim, mūsu acī tas ir liels bardaks, bet viņam varbūt tā ir radošā vide, kurā viņš jūtās ļoti organiski. Tas ir svarīgi par to padomāt. Un vēl bija interesants jautājums, kad mēs bieži vien liekam saviem bērniem virsū kaut kādas diagnozes, kad izaugs nevīžīgs. Nebūs tur nevienam vajadzīgs un nepratīs novērtēt lietas, uzdāvinātās dāvanas, ja viņš viņas nomētā kaut kur. Ja? Vai arī, kas ir tās lietas, kāpēc mums tik ļoti gribās tagad to bērnu, kā tam Papa Karlo pagalīt ēst, to buratīno veidot tādu, kādu mēs viņu kaut kur esam izdomājuši, ka ir jābūt. Un tā ir viela pārdomām. Un Silga arī raksta, vai mums ir bail pieņemt, ka viņu kārtības izpausmes ir citādākas nekā mūsējās. Kāpēc gan mums varētu būt bail pieņemt to, ka viņu redzējums atšķirsies no mūsu redzējuma? Tā ka, cik retoriski tie jautājumi, ko tu uz to teiksi, bet man liekas, tie ir tik svarīgi jautājumi, ka tur ir jāatstāj tāds klusums, jāpadomā. Jā, tie ir tādi filozofiskie jautājumi, kur īstenībā paver tādu mazu spraudziņu, katram ielūkoties sevi un padomāt, bet tiešām, kāpēc es vēlos šādi un ne citādāk? Varbūt tas nāk kaut kur no pagātnes, un tas ir tāds, tie jautājumi, kas katram ir, manuprāt, jāapdomā klusumā un mierā, un jāsniedz atbildes sev, un parasti, ka tā dara, tad atklājas kaut kas ļoti interesants. Tā kā novēlēsim mūsu klausītājiem un skatītājiem, lai viņiem rodas šis brīdis, lai viņi rāda tādu brīdi, klusumu un mieru, kad viņi var padomāt par sevi un padomāt, kā tas tālāk virzās uz priekšu. Jā. Tā ka, rodās vēl kādi jautājumi, man vai Andrejam, mēs abi divi esam iedvesmu vecākiem, tur arī tajā mazajā čatiņā blakus istabā, uz kurieni ir aicināts ik viens. Un droši rakstiet, privāti vai publiski vienalga, kā varam turpināt runāt. Ja kaut kur ļoti nepiekrītat, tas ir vēl jo interesantāk. Lūdzu rakstiet, stāstiet, strīdieties, mēģiniet noargumentēt. Man ļoti patīk tādas komunikācija. Savukārt nākamajā piekdienā man ir dzimšanas diena. Un man ir ne tikai dzimšanas diena, man ir 40. Man ir 40 gadu jubileja. Un man šobrīd ir tāda sajūta, ka es gribu to pavadīt ar jums. Ka es gribu iziet ēterā un parunāties. Es par to padomāšu vēl nedēļas gaitā. Bet kā tev šķiet, Andrej, kāda tēma prasās nākamā? Mēs te taustījām uz visām pusēm, kā tāds astoņkājs ar saviem taustekļiem un čamdījām dažādas kārtība mājās, sfēras, jomas un izpausmes. Kas seko nākamais? Ir mums kārtīga māja. Ko tālāk? Jā, man īstenībā rezonēja tēma par mīlestības valodām. Ja mēs taustījāmies un tā, man liekas, ir svarīga tēma. Varbūt tā jau ir dzirdēta tēma, bet īstenībā tas tur varbūt arī kaut kas jauns. Tāpēc mīlestības valodas. Jā, paldies. Īstenībā, daram tā. Ja es nākamajā piekdienā izeju pie jums, es varu padalīties par tiešām tēmu mīlestības valodas, jo manā ģimenē visas 5 ir pārstāvētas. Un vienā brīdī, kad es sapratu, ka mēs tobrīd vēl bijām 5, tagad mēs nezinām, kas būs Matejam par mīlestības valodu. Es varu tikai noprast pagaidām. Bet mums 5 izteikti katram sava. Izteikti. Un kad es to sapratu, es ārprāt, kā mēs vispār kopā dzīvojam. Kā mēs te tiekam galā. Un tāpēc man ir baigi labā tā pieredze šajā tēmā. Paldies. Jā, iespējams. Tad sekojam līdzi notikumiem. Paldies par zvanu. Un es gribēju vēl arī par tā tēmu piebilst. Mīlestības valodas ļoti interesanti izklausās, un es gaidīšu, man liekas, arī piestāvu dzimšanas dienai.
Bet, ja var vēl ielikt sarakstā, tad brāļa māsa attiecības, man liekas, tad Jā. nebeidzamais stāsts dažādos vecumposmos un kombinācijās. Noteikti siblingi, tur arī ir vareni. Tad man jāmeklē kāds vecāks, kuram ir daudz bērnu, vai ne? Un kuri kā vēlams. 3 arī ir daudz. 3 arī ir daudz. Īstenībā ar 2 jau pietiek, jau tur ir ko noņemties. Jā. Labi. Paldies, Justīna, par to, ka tu tik uzmanīgi biji ar mums visu šo laiku. Paldies visiem, kas pēc tam noklausīsies, atrēģies vai neatrēģies. Es turpmāk nebiedēšu cilvēkus, es nesaukšu viņus vārdos. Slēdzieties droši klāt un esiet ar mums. Mums te ir labi un gribam, lai labi ir arī jums. Paldies, Andrej. Zināju, ka būs forši un bija arī. Super, paldies tam. Jā, paldies, Silga, paldies, Justīna, paldies visiem. Tā.